pateicies no visas savas sirds. Slavē viņu, godā viņu, halleluja. Viņš ir cienīgs saņemt visu mūsu godu, visu mūsu pateicību. Halleluja, jo viņš ir izcietis mūsu vietā. Viņš ir paņēmis uz sevi visas mūsu vainas. Viņš ir paņēmis visas mūsu vainas un kaitas. Halleluja, visas mūsu slimības, visas mūsu neveiksmes. Viņš paņēmis uz sevi, lai mūs atbrīvotu, lai mūs iepriecinātu, lai mūs darītu brīvus. Halleluja, mēs Tev pateicamies, kungs Jēzu, ka Tu esi šeit brīnišķīgs Dievs, ka Tu esi šeit brīnišķīgs kungs, ka Tu esi šeit kā brīnišķīgs glābējs. Tu neskaties ne uz vienām vainām, Tu neskaties uz vienu cilvēku, Tu neskaties, kāds viņš ir bijis. Tu katram piedāvā savu mīlestību, katram piedāvā savu žēlastību, katram piedāvā atkal vienu iespēju. Halleluja, iet Tev tuvāk, būt kopā ar Tevi. Halleluja, mēs Tev pateicamies, kungs Jēzu. Mēs slavējam Tevi, mēs godinām Tevi. Tu vienmēr dari brīnišķīgas lietas. Tu šodien iesāki brīnišķīgas lietas. Šajā draudzē, šajos cilvēkos, šajā pilsētā, šajā valstī. Tu vēl iesāki jaunas lietas, brīnišķīgas lietas. Halleluja, mēs Tev pateicamies, kungs Jēzu. Tev slāva, slāva, slāva. Tev slāva, slāva, slāva. Tev slāva un Tev pateicība. Jēzu, halleluja. Mēs Tev pateicamies, ka Tavu mīlestību piepilda katru sirdi, kas nāk pie Tevis. Tavu žēlastību piepilda katru sirdi, kas nāk pie Tevis. Tu nevienam neaizēji garām. Tu nevienu neatstāji, Tu nevienu nepameti. Tu visus ievēro. Tev viss ir dārgi, visi Tevi patīkami. Mēs Tev pateicamies, kungs Jēzu. Tev slāva, slāva. Tev slāva, slāva. Tev slāva, slāva. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Jā, mums debes Tēvs, atvērt savus sirdis. Nolikt malā viss ikdienas rūpes, viss ikdienas raizes, viss ikdienas problēmas. Un satikties ar Tevi, piepildīties ar Tavu tuvu, ar Tavu gaismu, ar Tavu dzīvību, ar Tavu klātnību, ar Tavu brīnišķīgo vārdu, kas dara mūs brīvus, kas izmaina mūs. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Brīnišķīgais kungs. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Slāva, slāva debes Tēvs, slāva debes Tēvs, slāva, halleluja. Paldies, kungs. Paldies par Tavu klātbūtni. Halleluja, halleluja, halleluja. Slāva, slāva, slāva debes Tēvs, slāva debes Tēvs, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Slāva Tev debes Tēvs, slāva Tev. Tev pateicība, kungs Jēzu. Halleluja, halleluja. Lai nāk Tavu klātnību pie katra. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Es svētīts, Будь благословен. pasveicinu savu tuvāko. Помаши рукою для Слава своего Дievam. близкого. Paldies Слава Dievam par Богу. Tevim. Слава Богу за тебя. Paldies Dievam, ka Tu esi īstā vietā, Слава Богу, что ты pareizā в laikā. правильном месте, в правильное Halleluja. время. Sēdies, lūdzu. Можете садиться. Paldies Dievam, man šodien nav jākalpo. Хвала Богу, мне не нужно сегодня служить. Šodien mums ir brīnišķīgi Сегодня viesi. чудесный день. Man ir tāds vārds, kas ir 2. Pētera 1. nodaļā rakstīts 2 Петра 1 pantiņā. главе, 1 стих. Tas priekš viņiem. Un tur rakstīts, ka И там сказано, Dievs mums ir devis tādu pašu brīnišķīgu Бог ticību, дал такую же чудесную веру, kā viņiem. как у них. Tu esi to lasījis. Ты читал об этом? Un es domāju par šo. Mums ir viena ticība. И я задумался о том, Mums ir что у нас viens есть Dievs. одна вера, один Бог.
Un viņš ir kaut ko devis ļoti brīnišķīgi И viņiem. Он дал что-то очень Es чудесное zinu, ka им. jūs pat nemaz neziniet, kas viņi ir par cilvēkiem. Вы даже не представляете, какие они Bet tad, люди. kad viņš te sāks Когда они liecināt par to, ko начнут viņš ir redzējis, ko Dievs dara, свидетельствовать о том, что Бог совершает, tad jūs sāksiet cits pālēt, cits sarkt, cits некоторые будут uztraukties. белеть, другие краснеть. Bet tas viss ir reāli. Tā Но ir это все realitāte. реально, это реальность. Šī ticība ir viņos. Это вера в них. Un Dievs to pašu ticību ir ielicis И mūsos. Бог то же самое дал Un нам. es esmu tik И pateicīgs я так Dievam, настолько благодарен Dievs ir Богу, atsūtījis что Бог tādus прислал kalpotais таких mums. служителей нам. kas, un es gribu sacīt, ka tā ir Dieva Я žēlastības хочу dāvana, сказать, что это ka дар Viņš благодати vēlas для arī нас. mūs ievest visā šajā. Через нас вести Tāpēc все это. atver savu sirdi, Открой свое сердце. noliec malā visus Оставь в savus сторону kreņķus, visus все savus свои domas. Un заботы, суету. nedomā par to, kas ir rīt jādara. И не un думай о том, что завтра нужно делать. Es brīvs. Будь свободным. Ļaujies svētajam garam. Будь таким, который поддается Духу Mēs Святому. aicināsim viņu šeit. И добро пожаловать. Kā viņi sāks to, mēs redzēsim. Как они начнут, мы будем видеть. Kurš viņam jādod mikrofons? So good to be here. It is so exciting to be here. Ir tik patīkami būt šeit. It's been a long time since I've been in Latvia. Ir ilgs laiks pagājis, kopš es biju Long pēdējo reizi time since Latvijā. I've been in Ventspils. Ilgs laiks pagājis, kopš es pēdējo reizi biju But, Ventspilī. it's amazing because, you know, there's friends here. Tas ir apbrīnojami, jo šeit ir 'Cause you draugi. guys, don't get me crying now. I'm Nes- gonna hold nelieciet man back. sākt Okay. raudāt, But ja? you guys are like family. Bet jūs esat kā I ģimene. think I've been here 6 or 7 times now. Man šķiet, ka esmu te bijis kāds 6, Or 7 maybe even reizes. more than that. I can't Varbūt pat remember. biežāk, neatceros. And I thought it was amazing because on my phone today, Un tas bija apbrīnojami, jo šodien manā telefonā a picture came up parādījās attēls from March 18th, no 18. marta 2018, 18. gada. when it was the first time I came here Un tā bija pirmā reize, kad es šeit atbraucu with the Latvian mafia. kopā ar Latvijas mafiju. Dagmars and Raymonds and all those Dagmāru, guys. Raimondu un visiem tiem I puišiem. always call them the Latvian mafia Un es vienmēr viņus saucu par Latvijas mafiju, because they all dress in black. jo viņi visi ģērbas melnā. And I remember the car he picked me up in Riga. Un es atceros to mašīnu, ar kuru viņš man veda mājās. He said, "We've rented a car Viņš sacīja, mēs esam noīrējuši mašīnu, and we'll drive to Ventspils together." un mēs kopā dosimies uz Ventspili. So he called me to meet him at the airport, Un tad viņš pazvanīja man, lai satiekamies lidostā. and he was at a gas station there. Un tajā brīdī viņš bija degvielas stacijā, And some friends took me. un daži draugi man We paņēma. drove around the gas station a couple of times, Mēs pāris reizes apbraukājām ap to degvielas and I uzpildes kept staciju. looking for like a new car. Un es you know? meklēju, kur ir tā jaunā mašīna. And finally, one of the guys comes running out. "Brian, we're here." Un pēkšņi kāds puisis atskrien pie mums un saka, Brian, te mēs He esam. took me over to this car, Viņa aizved man pie šīs and mašīnas. it was probably 20 or 25 years old. Un tā bija apmēram 20, 25 gadus veca And mašīna. when you started it up, it was wah, 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 wah. Un, kad to iedarbināja, bija tāda apmēram skaņa. And you know, there was a spare tire in the back and the trunk not underneath, you know. Aizmugurē bagāžniekā bija rezerves ritenis, ne tā kā parasti. And it was kind of dirty inside. Iekšpusē bija netīrs. And I said, like, "Where did you get this car?" Un es You know? prasīju, no kurienes jūs izrāvāt šo mašīnu? And he says, "Oh, well, the rental car places wanted too much money, Nu, tās īres vietas, viņas gribēja pārāk daudz naudas. so we phoned a friend, Un tāpēc mēs pazvanījām draugam. and we're renting this car for €50 a week." Un mēs šo mašīnu dabūjām par 50 eiro nedēļā. And I was just praying, "Let it make it there, Lord, and let it make it back." Un es tikai lūdzu, Dievs, kaut tā mašīna aizbraukt līdz galam un pēc tam atpakaļ līdz Rīgai. But I just thought it was amazing. 4 years ago today was my first time here. Bet tas man likās apbrīnojami, ka 4 gadus atpakaļ So tieši šeit, šajā laikā it's mēs like a bijām. special homecoming for Tā me. kā priekš manis tā ir tāda kā īpaša atgala And atgriešanās I pie love you jums. guys. I've thought of you often. Es mīlu jūs, es daudz par jums domāju.
runāju. And it's just such a pleasure to come and get to spend the weekend with Un you. ir tik patīkami atbraukt kopā ar jums, pavadīt nedēļas And we nogali. look forward to the amazing things that God is going to do. Un mēs gaidām ar nepacietību tās brīnišķīgās lietas, ko Dievs darīs. Amen? Amen. How many know God's not restricted by COVID? Kurš no jums zina, ka Dievu neierobežo Covid? He's still doing miracles. Viņš vēl joprojām dara brīnums. People are still getting saved. Cilvēki vēl joprojām saņem The glābšanu. kingdom is still growing. Valstī vēl joprojām aug. It's an ever-increasing kingdom, Tā ir visu laiku pieaugoša valstība, and it says that it's ever-increasing glory as well. un arī viņa godība visu laiku pieaug. So we can expect for greater and greater things. Tā kā mēs varam gaidīt ar vien lielākas un varenākas And lietas. I just wanted to read a verse for you, Un es gribēju izlasīt pāntu kopā and jums. it's out of Acts chapter 1. Un tas ir no Apostoļu darba 1. nodaļas. And I want to start at verse 6. Un es gribētu sākt ar 6. pāntu. And this is where Jesus has promised the Holy Spirit. Un te Jēzus ir apsolījis Svēto garu. He told them, you're about to be baptized Viņš sacīja, jūs būsiet with the kristīti Holy Spirit in a few days from now. pēc pāris dienām ar Svēto garu. And then he says to them, Un or viņš they sacīja, said, they asked, vai arī viņi precīzāk jautāja. therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs, vai tu šī laikā atkal uzcelsi Izraēlam valstību? And he said to them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority. Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā. Jesus, you're leaving now. Jēzu, tu tagad ej projām, Are you going to restore the kingdom? vai tu atjaunosi Is valstību? everything going to shift? Is everything going to change? Vai viss mainīsies, vai viss kļūs savādāks? And Jesus tells them, Un Jēzus viņam atbild, it's not for you to know jums tas nav jāzina. the times and the seasons. Šie laiki un gada The laiki. Father is the one that knows. Tēvs ir tas, kurš zina. And I think with activity that's happening in the Ukraine, Un ņemot vērā to aktivitāti, kas notiek and Ukrainā, I've been here since the 24th of February. un es esmu šeit, šajā reģionā no 24. I was februāra. ministering in Estonia, in Belgium, and now in Latvia. Kalpoju Igaunijā, Beļģijā un tagad Latvijā. And there's so many things going on in the spiritual realm right now. Un garīgai pasaulē šobrīd tik daudzas lietas notiek. Not just in the natural realm, Ne tikai fiziskajā which pasaulē, is such a tragedy, kas ir traģēdija. and we're praying for Ukraine. Un mēs lūdzam par Ukrainu. As part of Awakening Europe, Kā daļa no Awakening Europe, we've also got volunteers at the border in Poland, mums ir arī brīvprātīgie, kas darbojās pie Polijas robežas, not only bringing the gospel, kur ne tikai nes evaņģēliju. and through this tragedy, Un šajā the traģēdijā gospel is ripe. evaņģēlijs ir tā kā apaugļojies, tā kā rāža, kas ir gatava. Thousands of people are coming into the kingdom of God Un every day. tūkstošiem cilvēku nāk Dievu valstībā katru dienu. The harvest is ripe. Šī te pļauja ir gatava. We don't like the circumstances it's happening under, Mums nepatīk tie apstākļi, kādos šī pļauja notiek. but people need Jesus in this desperation in this time right now. Bet šajā izmisuma laikā cilvēkiem ir vajadzīgs Jēzus. And also humanitarian aid, all kinds of things are coming. Arī humanitāra palīdzība un citas lietas nāk iekšā. And so I've been here and had to try and clear my head Un es esmu šeit bijis, un man ir vajadzējis, tā kā mazliet izveidināt because galvu. of all the information that's coming in. Jo visa tā informācija nāk iekšā. And we can get confused. We can start getting in a bit of chaos ourselves. Un mēs varam apmulst, un mums var būt tāds haoss iekšējs. It's World War III. Tas ir 3. pasaules This karš. is the end. Nu ir gals. Jesus is coming tomorrow. Jēzus nāks rītdien. But I feel like there's still a lot of kingdom work to be done on this earth. Bet es ticu, ka vēl ir liels valstības darbs, kas ir jāizdara uz zemes. There's still billions of people that need to get saved. Ir vēl miljoniem cilvēku, kuriem ir jābūt glābtiem. And nobody knows the time Un neviens nezina laiku, when Jesus is coming back. kad Jēzus nāks Only atpakaļ. the Father knows. Tikai Tēvs to zina. Jesus says he doesn't even know when it is. Jēzus sacīja, es pat nezinu, kad tas būs. And until then we occupy Un līdz tam laikam mēs
okupējam and we advance the kingdom. un mēs spiežam valstību uz priekšu. And you're also ones that advance the kingdom. Un jūs arī esat tie, kas izplata valstību. So they're like, Lord, is everything going to change now? Is everything going to be different now? Un viņi sacīja, vai tagad viss mainīsies, vai tagad būs viss pilnīgi citādāk. He says, not for you to know when I'm going to restore the kingdom. Viņš sacīja, nav tava daļa, es atjaunošu valstību. But he says, but you shall receive power Bet jūs saņemsiet spēku, when the Holy Spirit has come upon you, kad svētais gars nāks par jums. and you shall be my witnesses Un jūs būsiet mani or liecinieki, witnesses to me vai liecināsiet par mani in Jerusalem, Jeruzālēmē, in all Judea, visā and Jūdejā in Samaria, un Samarijā and to the ends of the earth. un līdz visiem pasaules galiem. He says, it's not for you to know the time right now, Nav šobrīd jums svarīgi zināt laiku, but it's time for you to get filled with the Holy Spirit. bet jūs uzdevums ir šobrīd piepildīties ar svēto It's garu. time for you to receive power Laiks pienācis saņemt spēku, because you're going to be my witnesses. jo jūs būsiet mani liecinieki. You're going to look like me. Jūs izskatīsieties kā es. You're going to carry me to the world, Jūs nesīsiet mani pasaulē, not only to the area around us, ne tikai apkārtējā vidē, but through the whole region, bet pa visu reģionu, throughout the earth. pa visu pasauli. And that assignment is still alive today. Un tas uzdevums ir pieejams vēl It's šodien. still alive Tas today. vēl joprojām ir And pieejams. we're the ones that carry the kingdom. Un mēs esam tie, kas nesā šo valstību. So even in this uneasy time at this moment, Un pat šajos grūtajos, nērtajos laikos we pray for peace. mēs lūdzam par mieru. We pray for the Ukraine. We pray for this whole region. Mēs lūdzam par Ukrainu un par visu šo reģionu. But at the same time, we move in the power of the Holy Spirit Bet tai pašā laikā mēs virzamies uz priekšu svētā gara spēkā. because it's what the world is looking for. Jo pēc tā pasauli It's what the world ilgojas. is waiting for. Pēc tā viņa gaida. So I'm excited for this weekend. Tā kā man ir sajūsma par šo I nedēļas think we're going nogali. to get some fresh fire. Es ticu, ka mēs saņemsim svaigu uguni. Maybe you've been a little bit asleep because of COVID. Varbūt Covid dēļ tu esi nedaudz iemidzis. Wakey, wakey. Mosties augšā! Wakey, wakey. Mosties augšā! Time to wake up Pienācis laiks because our celties! best days are still ahead. Jo mūsu labākās dienas ir Our priekšā. best days are still ahead. Mūsu labākās dienas ir priekšā. Okay, I know I'm in Ventspils, but Es your zinu, ka es esmu best Ventspilī, bet days are jūsu still labākās ahead. dienas ir priekšā. There you go. Jā, Now it sounds like there's hundreds of people in here. tagad liekas, ka te ir 100 cilvēku. Amen. Amen. I want to introduce you to a person who has become a friend. Es vēlos iepazīstināt jūs ar cilvēku, kurš man ir kļuvis par tuvu draugu. We've only known each other for about 6 months, Mēs pazīstam viens otru tikai 6 but our mēnešus, spirits just kind of knit together. bet mūsu gari tā kā savienojās. And Rick Frazier, Un tas ir Riks Freizers. he's been in the ministry. We added it up the other day, Mēs pagājušajā nesen skaitījām, 50 years now. ka viņš jau 50 gadus ir bijis His kalpošanā. 50th year. Šis ir 50. He gads. started when he was 16 years old preaching. Viņš sāka sludināt, kad viņam bija 16 gadi. He's been a pastor for a number of years. Daudzus gadus viņš bija mācītājs. He suffered in Hawaii for 10 years. 10 gadus cieta Kristus dēļ Havaju salās. How many would love to be a pastor in Hawaii? Kurš gribētu būt mācītājs Havaju salās? There's no snow, there's just sunshine all the time. Nav sniega, tikai saules gaisma visu laiku. And for the last 8 years, he's been in Redding, California at Bethel Church. Pēdējos 8 gadus viņš ir bijis Redding pilsētā, Kalifornijā. Been through the school of ministry there. Strādāja tur kalpošanas skolā. And he's worked in the healing rooms for the last 8 years. Un pēdējos 8 gadus ir strādājis dziedināšanas istabās. So one of the strongest things we're going to go after this weekend is healing. Tāpēc viena no tām lietām, pēc kā mēs visvairāk dzīsimies šajā nedēļas nogalē, ir dziedināšana. And we really want to encourage you tomorrow night. Un mēs gribētu ļoti iedrošināt jūs rīt We're going vakar, to talk about healing, kad mēs runāsim par dziedināšanu. activate people for healing, Aktivizēsim cilvēkus, lai viņi var uzlikt and rokas we're going to slimajiem see un Jesus dziedināt. heal many people. Un mēs redzēsim daudz cilvēkus, kā Jēzus tos dziedinās. Amen? Amen. Because it's not about us, Tas nav par mums pašiem. it's about Jesus. Tas ir par Jēzu. Amen? Amen. Okay, welcome Rick Frazier. Laipni lūdzam Riku Freizeru. So if you have a Bible, you can turn with me if you'd like to. Ja tev ir Bībele, tu vari atšķirt kopā ar mani.
to Ephesians chapter 4. Efeziešiem 4. nodaļu. And just as we're getting started, Un mums iesākot, I bring you greetings from the healing rooms at Bethel in Redding, California. es sūtu jums sveicienus no Bēteles, no dziedināšanas istabām. And I want to encourage you to be open to what the Holy Spirit is going to do this weekend. Un es gribētu jūs iedrošināt būt atvērtiem tam, ko Svētais Gars darīs šajā nedēļas nogalē. I'm going to ask you to stand up for just a moment. Uz brīdi es palūkšu jūs piecelties. Wow, thank you, God. Paldies Thank you, Tev, Holy kungs. Spirit. Paldies Tev, Svētais Wow, Gars. thank you, Holy Spirit. Paldies Tev, Svētais And I'd Gars. like for you to do a small prophetic act, if Un you es would. gribētu, lai palūgtu jūs uztaisīt tādu pravietisku rīcību. If you just take your hands and put them out in front of you like you'd receive a gift. Vai jūs varētu izstiept rokas tā, it kā jūs saņemat dāvanu? And I want you to say with me, say, welcome, Father. Un es gribētu, lai jūs atkārtoties mans laipni lūdzu tēvs, Yeah. Say, welcome, Son. laipni lūdzu dēls, Say, welcome, Holy Spirit. laipni lūdzu Svētais Gars, And say, welcome, host of heaven. laipni lūdzu debesu eņģeļu pulks. Jesus, I receive. Jēzu es saņemu. Amen. Amen. Okay, you can be seated if you'd like to. Tu vari apsēsties, ja tu Thank vēlies. you, Holy Spirit. Paldies Tev, Svētais Gars. Thank you, Holy Spirit. So Ephesians chapter 4, Efeziešiem 4. nodaļa. and this is the writing of the Apostle Paul. To ir rakstījis apustulis Pāvils. And he says this, therefore the prisoner of the Lord, therefore the prisoner of the Lord, Tāpēc es, kunga cietumnieks, beseech you to walk worthy aicinu jūs staigāt cienīgi. of the calling with which you were called, Tā aicinājuma cienīgi, kuru jūs esat saņēmuši. with all lowliness and gentleness, with long suffering, Ar pazemību un ar pacietību bearing with one another in love, un lēnību un citu panesdam mīlestībā. endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. There is one body. Ir viens ķermenis, viena miesa. Say it with the Apostle Paul. Say it with me. There is one body. Saki kopā ar apostolu Pāvilu, ir viena miesa. There is one body. Ir viena miesa. See, I've never been to Latvia before, Zini, es nekad neesmu bijis Latvijā, but I feel at home. I feel at home in Latvia. I feel the warmth and the hospitality. bet Latvijā es jūtu tādu siltumu un viesmīlību. And I've never been to this church before, but I feel at home Un es nekad neesmu bijis šajā draudzē, bet es jūtos tā kā mājās, because of the presence of the Lord. jo kunga klātbūtne ir šeit. There is one body. Ir viena miesa. We're part of one body, his body. Mēs esam daļa no vienas miesas, viņa miesas. There's only one Holy Spirit. Ir tikai viens Svētais Gars. So there's one Spirit, and you Viens were gars. called in one hope of your calling. Un jums ir visiem dot viens aicinājums, cerība viena. There's one Lord. Viens kungs, There's no other way to heaven but through Jesus. nav cita ceļa uz debesīm kā caur Jēzu. There's only one faith, Ir tikai viena ticība and there's one baptism. un viena kristība. One God, Father of all, Viens Dievs, visu tēvs, who is above all, kurš ir pār visu, through all, iekš visa and in you all. un jūsos visos. I think you better look at your neighbor and said, that would be you. Un paskaties uz savu kaimiņu, pasaka, tas esi tu, Yeah. tas Yeah. esi tu. That's a good, in America, we'd call that a good Southern expression, y'all. Mums ir amerikāņiem tāds jūs viss, latviski būtu tā, ja, norauts. Now, to each one of us, verse 7, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. 7. pāns, bet ikvienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. So we're all one body, we all drink from one fountain, we all drink from one spirit. Tātad mēs esam viena miesa, mēs visi dzeram no viena gara, no viena avota. But we have different gifts. Bet mums ir atšķirīgas dāvanas.
I'm a great Old Testament fan. I love the Old Testament. Es esmu liels vecās derības fans, un man ļoti And patīk vecā I was a derība. carpenter for a very long time. Ļoti ilgu laiku es biju galdnieks. And I was really blessed when I found out that the very first person with the Holy Spirit Un es biju ļoti svētīts, kad uzzināju, ka pirmais cilvēks, kuram bija svētais gars, was a carpenter named Basil. bija galdnieks. Yeah, and he's the guy that actually built the Ark of the Covenant, Un viņš bija tas, kurš uztaisīja derības šķirstu, built the tabernacle. uztaisīja svētnīcu. So anyway, it just blesses me. I love to see quality things like that. Man patīk kvalitatīvas lietas apskatīt. Verse 8, I want you to follow with me if you will. Es vēlos, lai jūs sakojat man līdz 8. pants. Therefore, he says, Tāpēc viņš saka, when he ascended on high, uzkāpis augstumā, he led captivity captive viņš saņēmis gūstekņus gūstā, and gave gifts to men. devis dāvans cilvēkiem. I want you to catch that. This is twice now Es vēlos, lai tu ievērot, tas ir divreiz jau pateikts. that we've run across the word gifts. Mēs esam sastapušies ar vārdu dāvans jau divreiz. There are gifts of the Spirit. Ir gara dāvanas. And some of those gifts, there's 9 gifts of the Spirit that are listed, Ir 9 gara dāvanas, kas ir uzskaitītas. and there's not a carpenter listed anywhere in those 9 gifts. Un visās tajās dāvanās nav nekur rakstīts galdnieks. So that means there must be more things. Tātad noteikti ir vēl dāvans. You can have an anointing and have a gift, Tev var būt svaidījums un dāvana. and it may not appear readily in the Bible. You may not call that a ministry, Un tas varbūt tās nav uzrakstīts skaidri un gaiši Bībelē. Tu varbūt to nenosauks par kalpošanu, but it is a ministry. bet tā ir kalpošana. There are men who are called actually to be wealthy, Ir cilvēki, kuri ir aicināti būt bagāti, to pour into the kingdom of God. lai lietu iekšā Dieva valstībā. There are men and women who are called into fields of endeavor and business. Ir cilvēki, kuri ir aicināti uzņēmēju darbībā un biznesā, And their gift is to find houses for people or help people buy a house un viņu dāvana ir atrast cilvēkiem mājas vai nopirkt cilvēkiem or mājas, repair a building. vai atjaunot, restaurēt ēkas. Verse 9, now this he ascended, speaking of Christ ascended. Tātad Kristus uzkāpa augšā. What does it mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? This is talking about the resurrection. Ko citu gan tas nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpa šīs pasaules zemajās vietās, par augšām celšanos šeit ir runa. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, Bet tas, kas nokāps, ir tas pats, kas pēc tam uzkāps augstāk par visām debesīm, that he might fill all things. lai visu piepildītu. Say with me, fill. Saki kopā ar mani piepildītu. As a matter of fact, put your hands back out. Vēlreiz pasniedz rokas priekšā Just say with me, say fill. un saki piepildīt. Then after you've said that, I'm going to teach you a very simple Bethel prayer. Un tagad, kad tu esi to pateicis, es gribu tev iemācīt mazu īsu Bēteles lūkšanu. Yeah, say more. Saki vēl vairāk. Oh, Jesus, thank you. Jēzu, Thank you. paldies tev. Paldies wow, tev. Wow. You know that I don't want to get off subject, but Es negribu mainīt tēmu, bet the Bible, you know, the Apostle Paul talked about the doctrine of baptisms. apostols Pāvils runāja par kristību doktrīnu. There's actually 9 baptisms in the Scripture. Bībelē ir 9 kristības. I'm not going to go through that, but one of those is simply the refreshing of the Holy Spirit. Es par tām nerunāšu, bet viena no tām ir vienkārši atsvaidzinājums svētajā garā. You have to be refreshed Tev vajag atsvaidzinājumu, because you leak. jo tev līst ārā ik pa laikam, pil ārā. But that's okay. Bet tas nekas. You're actually supposed to leak the presence of God wherever you go. Tev ir jālīst ārā Wow. Dievu klātbūtnē visur, Wow. kur tu ej. Yeah, I'm not teaching on the anointing tonight. Tomorrow night we're going to have a healing service. Mēs nerunāsim par svaidījumu šovakar, rītvakar mums būs dziedināšanas I kalpošana. kind of feel like God wants to heal some chronic
diseases or chronic things that you've had for a very long time. Un es jūtu, ka kungs grib dziedināt hroniskas slimības, to, kas tev ir bijis ilgu laiku. Some old injuries and things like that. Senus ievainojumus, traumas. And we'll be looking for that. Mēs to meklēsim. But whatever we do tonight, and just as we go through service, when you hear God's word preached, Bet, lai ko mēs darītu šovakar un nākamajos vakaros, kad tu dzirdi Dievu vārdu sludināšanu, just allow the Lord to heal you. vienkārši atļauj Svētam garam tev dziedināt. Psalms 107 verse 20 says this. 107. psalmā 20. pantā teikts. And he sent his word Un viņš sūtīja savu vārdu, and he healed them. un tas dziedināja viņus. Jesus can be a little sneaky. Jēzus mēdz būt tāds ļoti, tā slepeni pietuvoties, piezakties. You can be sitting in your chair Varbūt tu vienkārši mierīgi sēdi krēslā, and God heal you. un Dievs dziedina tevi. I had a friend do the man slap where you slap him on the back. Pazīstat tos draugus, kur vienmēr uzsit pa plecu. And the man that he slapped in the back jumped up and he said he was healed. Un reiz viens vīrietis iesitā pa plecu, un tas otrs pielēc kājās un bija dziedināts. Because the presence of God went through him and he was instantly healed of a prostrate problem. Un Dieva gars viņam pieskārās, viņš momentāli bija dziedināts no prostatas. I was preaching in Kemp, Texas. Es kalpoju Kemptā, Teksasā. And as I was preaching, there was a little bit of a commotion. Un kamēr es sludināju, tur bija tāds kņāda. And we found out what the commotion was. Un mēs noskaidrojām, kas tā par kņādu tur. The brother of the pastor there at the church, Mācītāja brālis bija draudzē, his collarbone had been broken for 25 years. un viņa atslēga kauls bija 25 gadus lausts. He felt the anointing and the presence of God come and felt the bones go back together. Un viņš jūta Svētā gara klātbūtni un kā tie kauli sagāja atpakaļ kopā. And God healed him with free movement. Dievs viņu Glory to dziedināja vienkārši tā Glory to brīvi. God. Gods So Dievam. just let the Lord do what he's doing. Tā kā ļauj kungam darīt to, ko viņš dara. He's the healer. Viņš ir dziedinātājs. I don't know what I'm doing. Es nezinu, ko es daru. None of us do. Neviens no mums nezina. But he is a good God. Bet viņš ir labs Dievs. Okay. Labi. Thank you, Lord. Paldies tev, And he kungs. gave, this is verse 11, we're almost finished with this, but, and he gave, with the reading, and he gave some apostles, Mēs esam gandrīz pabeiguši ar lasīšanu, bet tad 11. pāns. Viņš arī devis citus par apustuļiem, some prophets, citus par praviešiem, some evangelists, citus par evaņģēlistiem, some pastors, citus par ganiem and teachers un skolotājiem. for a purpose. Konkrētam Okay, nolūkam. now listen. This is the Klausies. purpose. Tāds nolūks. For the equipping of the saints, Lai svētos sagatavot for the work of the ministry, kalpošanas darbam, for the edifying of the body of Christ, Kristus miesai par stiprinājumu, until we all come līdz mēs visi into the unity of the faith sasniegsim vienību ticībā, and of the knowledge of the Son of God, Dieva dēla ticībā un atziņā, to a perfect man, īsto vīra briedumu, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kristus diženam pilnības mēru. So the Bible teaches us Bībele mums māca, to be perfect. lai mēs esam pilnīgi. The Bible teaches us that we need to be like God. We need to be perfect. Bībele mums māca, ka mums jābūt kā Dievam, pilnīgiem. But your idea of perfection and God's idea looks a little different. Bet mūsu uztvere par to, kas ir perfekts un kas ir Dieva uztverē perfekts, ļoti atšķirās. If I were to drop this and just roll it down the stairs and kick it around the building, Ja es šo pudeli nomestu lejā no trepēm un viņu te spārdītu par grīdu, tear the label off or scar the label up, etiķete nobružātos, nokristu, maybe kick it outside in the dirt and then bring it back in. Izmestu viņu ārā dubļos un pēc tam ienest atpakaļ šeit. In your mind, this water bottle would no longer be perfect. Jūsu uztverē šī pudelīte vairs nav perfekta. But if it still holds water, Bet ja tajā vēl joprojām uzturās ūdens, it fulfills its design. tad tas, kam tā ir paredzēta, vēl joprojām ir. Sometimes we think we have to be perfect in our understanding of God. Tā pudelīte pild savu uzdevumu, un reizē mums liekas, ka mums jābūt pilnīgiem Kristus atziņā.
So I know you guys don't know who George Washington Carver was, Es zinu, ka jūs varbūt nezināt, kas ir Džordžs, but he was Carvers? he was a black man in Georgia, bet viņš And- bija Džordžā melnādainais. and he was asking God about nature, and he wanted to have all knowledge of nature and how things worked. Un viņš bija tāds, kuram ļoti interesēja daba. Un viņš gribēja zināt, kā dabā viss norisinās. And so God says, well, that might be a little much for you right now, Un Dievs sacīja, nu, tas varētu būt bišķiņ pa daudz priekš tevis. but I'll teach you about the peanut. Bet es tev iemācīšu par zemesriekstiem, labi? I wish I could remember the exact number of patents, Es gribētu, kaut es varētu atcerēties, cik tur to paraugu bija. but because of what the Lord taught him, he created peanut butter. You guys have peanut butter here? Vai jums ir zemesrieksts sviests? Ir, Yeah, vai that's an ne? American invention. Yay! Tas ir amerikāņu izgudrojums, starp citu. Bet pateicoties tam, ko Dievs viņam atklāja, viņš uzzināja par zemesriekstu sviestu un citām lietām. But God supernaturally saved the economy of Georgia. God did a work in him, the gift of wisdom. Un Dievs iedeva viņam gudrības dāvanu, un rezultātā Dievs pārdabiski izglāba ekonomiku viņa dzīvesvietā. And what a difference it made in that state, the state of Georgia. Un tajā štatā tas visu izmainīja. But the gifts of God Bet Dieva dāvans, are, every one of you have gifts, katram no jums ir dāvans, and they look a little different. un tās atšķirās no citu. And one of the things I was telling Brian, we were talking about the ministry, Un mēs ar Brianu reiz runājām par kalpošanu, and we were talking about the fivefold ministry: un mēs runājām par 5 pirkstu kalpošanu. apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Apostuļus, praviešus, evaņģēlistus, mācītājus un skolotājus. And a lot of times people, we like titles. Un bieži vien mums cilvēkiem patīk nosaukumi vai tituli. So this one may hurt me a little bit, but I'm about to let you in my world. Un tas varbūt man nedaudz kaitēs, bet es atļaušos jums mazliet padalīties ar savu Jā. iekšējo pasauli. I'm really human. Es esmu patiešām cilvēcisks. I the same color of blood in me, the same color blood in you, Jūsos ir tās pašas krāsas asins, kādas manī. and I'm as guilty as any man about the praise of men. Un es tieši tāpat kā jūs vai citi esmu vainīgs pie tā, ka cilvēkiem ir dota slava. But the Bible says, it actually teaches us that that can be a snare. Un Bībelē rakstīts, ka cilvēcisku uzslavu var būt slazds. So I used to be part of a denomination Es agrāk piedalījos denominācijā, that I did very well at. un man tur ļoti labi bija. I rose in the ranks, so to speak. Ja tā varētu teikt, es tur augu visu laiku garīgā augumā. Yeah, they made me a bishop. I was a bishop. Un pa karjeras kāpnītēm kāpjoties, beigās bija bīskaps. I was actually the pastor overseer of the churches in Hawaii of my denomination. Un savā denominācijā es biju citu draudžu pārvaldnieks. And I liked the sound of the word bishop. Un man patika šī skaņa bīskaps. I'm just telling you, that was, just, yeah. Man vienkārši patīk. I like being a bishop. Man patīk būt bīskapam. I even have the silhouette. Man pat bija tas kolārs, ja? But I'm hungry for God. Bet man slāps pēc Dieva. And I got to tell you something, that titles, they really don't mean that much when you're really, really hungry for God. Bet tad, kad tu esi patiešām izsaucis pēc Dieva, titulam nav nozīmes. I really found out that the title just, it wasn't the title, I needed the presence. Tas nebija tituls, ko man vajadzēja klātbūtni. And when I first went to Bethel and I began to see miracles, I saw more miracles in 1 year than I saw in about 40 years of ministry. Un 40 gadus pavadot kalpošanā, es nebiju redzējis tik daudz brīnums, kā es ieraudzīju 1 gadu esot Bētelē. I told the Lord, I said, God, that's what I want. Un es sacīju kungam, kungs, tas ir tas, ko es vēlos. That's this right here. This is, Šis te vārds. when I saw the Lord do it, like God, that's what I want. Un kad es redzēju, kā Dievs to dara, tas ir tas, ko es vēlos. So I just started getting rid of everything in my life that was any sort of a hindrance.
Un es atbrīvojos no visa, kas bija manā dzīvē šķērslis. And so I decided that I would resign my ministry. There was no sin. This wasn't like a sin, I'm not paying for anything. I just resigning. Es vienkārši atsacījos no savas kalpošanas. There was wasn't protesting anything. Es ne pret ko nebiju protestējis, vienkārši atsacījos no tā amata. I was just making a commitment to separate myself, Es biju pieņēmis lēmumu atdalīties, nošķirties nost, to pursue the Lord, lai dzītos pakaļ kungam, to pursue revival, lai dzītos pēc atmodas, to pursue the presence of God. lai dzītos pēc viņa klātbūtnes. So I resigned all of that, Un tāpēc es atteicos no visa tā. and then I resigned the membership in my denomination as well. Kā arī no manas dalības tajā denominācijā. So that's about 40-some years of history, 40-plus years of history. 40, vairāk nekā 40 gadu kalpošanas vēsture. And they sent me a kind letter and, blessed me. Un viņi man atsūtīja atpakaļ jauku, laipnu vēstuli un svētīja mani. But on the day I got that letter, I started to grieve. Bet tajā dienā, kad es saņēmu šo vēstuli, es sāku sērot. And the human part of you goes, oh, you didn't have to do that. Tava cilvēciskā puse atbild, nevajadzēja jau tā darīt. Yeah, like how dumb is that? Tas nu gan ir stulbi. We have people at Bethel that come to Bethel School of Supernatural Ministry. Mums ir cilvēki, kas brauc uz Bēteles pārdabisko kalpošanas They're skolu. still licensed Lutherans and Methodists and Church of England. Viņi vēl joprojām ir ar licenci, teiksim, ka viņi ir baptisti vai luterāņi vai kādi citi. So I was having that moment of, oh, how dumb, how stupid that was. Un es pie sevis domāju, tas nu gan bija stulbi un muļķīgi. So I'm riding my motorcycle. Un es braucu ar savu motociklu. And if you've ever ridden a motorcycle, when you're on a bike, the only thing you can think about is making sure you get around the corner. Un ja tu esi kādreiz braucis ar motociklu, tad vienīgais, par ko tu vari iedomāties, ir galvenais ir pareizi pagriezties. And I'm going around, I had just left class at Bethel, at the school. Es tikko biju beidzis Bētelē savu mācību stundu. And I'm leaning the bike over, because I'm doing this corner. Un es nedaudz ieliecos ar to motociklu, lai pagrieztos apkārt stūrim. But I had been grieving a little bit. Bet es nedaudz sēroju. And I'm leaning. Un es nedaudz tā ieliecos. And that's when Jesus decides to talk to me. Un tieši tajā mirklī Jēzus izdomāja ar mani parunāties. It's like now? Tagad? But it was just a very simple word. The Lord spoke to me audibly. Un kungs dzirdamā balsī man ļoti vienkārši vārdu pateica. Is being a son enough? He said. Vai būt dēlam ir pietiekami? I told the Lord, said yes. Un es sacīju kungam, jā. And then I said something really stupid. And this is how you know you hear from God. Tas ir tas, kā tu zini, ka tu dzirdi no Dieva. You're having a supernatural experience. You're like God's talking to you. Tev ir pārdabisks piedzīvojums, tu saproti, ka Dievs ar tevi runā. And then you just say something dumb. Un pēc tam tu pasaki kaut ko stulbu, muļķīgu. Look, you got the king of the universe's attention. It's like, Tev ir visuma ķēniņa Shouldn't you say something else? uzmanība. Vai tad tu nevari kaut ko citu pateikt? I told the Lord, I said, Lord, Es sacīju, kungs, being a son is enough. būt dēlam tas ir pietiekami. But just let me grieve the rest of today and I'll be over it. Es šodien vēl pasārošu, un pēc tam es tikšu ar to galā, labi? Oh, God is faithful. Dievs ir uzticams. Yeah, I tell you what, though, it has been an extraordinary journey. Tas ir bijis apbrīnojams And ceļojums, it's not over yet. un tas vēl nav beidzies. The ministry is given for the equipping of the saints, Kalpošana ir dot, lai sagatavotu to svētos, prepare the body of Christ lai sagatavotu Kristus miesu for the work that we have to do in the earth. tam darbam, kas mums paredzēts uz zemes. You are perfectly suited for what God has called you for. Tu esi perfekti sagatavots un piemērots tam, kam Dievs tevi ir aicinājis. It is more important for you to be a son. Ir daudz svarīgāk tev būt It viņa is more dēlam, important for you to be a daughter būt viņa meitai, than it is for you to carry a title. nekā nesāt kādu titulu.
but titles do have purpose. Bet tituliem arī ir savs So nodoms. I'm not minimizing that. I'm going to answer a kind of a question. Un tāpēc es nesamazinu titula vērtību, es vienkārši atbildu uz jautājumu. So oftentimes we hear the word apostle, Tāpēc bieži mēs dzirdam vārdu apustulis. and we think that apostles are dead, they're gone. That was way back there. Un mēs domājam, apustuļi ir miruši, tas ir kaut kur tur atpakaļ senos laikos, tas ir beidzies. But the word apostle is actually it's Greek. Bet vārds apustulis ir grieķu vārds. The Romans borrowed it. They were really good at borrowing things. Romiešiem ļoti labi sanāca aizņemties lietas. And the word literally means the sent one. Un apustulis nozīmē burtiski sūtītais. Apostles were given special authority Apustuļiem tika dot īpaša autoritāte to transform a region or transform an area, pārmainīt reģionu vai vietu. so that when Caesar would come to visit, Lai tad, kad Cēzars atnāk apciemot, he would recognize viņš Rome. pamanītu, ka tur ir Roma tagad. In other words, the purpose of an apostle was to recreate Rome wherever they were. Tas nozīmē, ka vārda apustulis tā jēga bija tāda, ka, lai kur tas cilvēks aizietu, viņš tur veido Romu, un kad Cēzars atnāk, viņš redz, te arī ir Roma. This is actually the same mission that the body of Christ is given, that you are given. Un Kristus miesai arī ir dota tāda misija. How many of you pray the Lord's Prayer? Kurš no jums lūdz tēvreizi? Anybody remember the line, as it is in heaven, Vai so on kāds earth? atcerās to frāzi vai to teikumu daļu, kā tas ir debesīs? Yeah. So do another prophetic act. You're going to have some of Vai- those this weekend. Dažas pravietiskas rīcības mēs varam uztaisīt. Šobrīd vēl vienu. Reach up. Pacel Reach up. roku. Reach up. Now, Pacel roku. grab some heaven and bring it down. Paņem debesis un nolaid lejā nedaudz. Yeah. See, one guy he's getting an extra load. Go one more time. Un Get some kāds more. tur vēl Bring it down. vienreiz Yeah. gribēja, un ļoti labi. Yeah. So as it is in heaven, so on earth. So Tātad, kā tas ir debesīs, tā tas ir, lai uz zemes. apostles have a very transformative mission. Apustuļiem ir ļoti A very transformative mission. Apustuļiem ir ļoti mainoša kalpošana, misija. There are 87 times in the New Testament apostles are mentioned. 87 reizes jaunajā derībā ir minēts vārds apustulis. 24 specifically by name. 24 reizes specifiski cilvēks nosaukts vārdā. And I hope this doesn't get me in trouble or thrown out. Es ceru, ka tas man neradīs problēmas un man neizmetīs ārā. Romans chapter 16, verse 7. Romiešiem 16:7. There's a woman listed among the apostles. Starp apustuļiem ir minēta arī sieviete. You know, in the Jewish tradition, the only reason they counted, they only counted men Vienīgais iemesls, kāpēc ebreji uzskaitīja vīriešus, because Eve came from Adam. tāpēc, ka Ieva nāca no Ādama, And in the Jewish flavor, when you counted one, you counted both. un ebreju uzturē bija tā, ja tu nosauci vienu no laulātajiem, tad tu nosauc it kā ģimeni abus. Women judges in Israel, anyway, that seemed to go over, so I think I'm okay. I'll survive. Jūs tā normāli uztvērāt to, es domāju, es izdzīvošu. Yeah, the gospel empowers women is all I'm trying to tell you. Viss, ko es gribu pateikt, kad evaņģēlijā sievietei tiek dot vērtība. And when I say apostles and I say sent one, Un kad es saku apustuļi vai izsūtītie, I have in my house church I have one gal that's sent into the prison. That's where she ministers. Mums ir viena meitene šūniņā, kura ir aizsūtīta uz cietumu. Tā ir vieta, kur viņa kalpo. She is sent there. Viņa ir sūtīta uz She turieni. ministers there. Viņa tur kalpo. Miracles happen there. Tur notiek brīnumi. She is a sent one. Viņa ir She has the sūtīta. authority in that place. Viņai ir autoritāte tajā vietā. Yeah, and God uses her. Un Dievs lieto viņas. Yeah, so I kind of like pay attention to numbers sometimes. Man reizēm patīk pievērst uzmanību skaitļiem. Prophets is used in the New Testament 150 times. 150 reizes ir lietots vārds pravieši Bībelē, jaunā derībā.
It's one spirit, remember? Atceries, tas ir viens gars. But that one spirit will activate in you gifts. Bet tas viens gars aktivizēs tevī dāvanas. How do you know an apostle? How do you know a prophet? Kā var Or atšķirt an apostolu, evangelist. pravieti vai Or a evaņģēlistu? teacher? Vai Or a skolotāju, pastor? vai mācītāju? It's their gift. Tā ir viņa dāvana. Their gift will make a way for them, Tā dāvana viņiem radīs and ceļu. your gift will become obvious. Un tava dāvana kļūs acīm redzama citiem. Your first identity is a son or a daughter. Tava pirmā piederība vai identitāte ir dēls vai meita Jēzu Kristu. Your first place is actually 1 Peter 2:9. Tava pirmā vieta ir 1. Pētera 2:9. You are called, Tu esi aicināts, every one of you under the sound of my voice and on the internet, visi, kas dzird manu balsi un tie, kas internetā skatās. you are a chosen generation. Jūs esat izredzēta cilts. If you're alive right now, Ja tu šobrīd dzīvo uz you're zemes, chosen. tu esi izraudzīts. If there's any doubt in your mind, get over it. You're Ja chosen. tev ir šaubas, tad tiec ar And to galā. Tu esi You were chosen for such a izredzēts. time as this. Un izredzēts tieši šādam laikam. What happens if there's a mess in the world? Kas notiek, ja pasaulē ir haoss? You were chosen for such a time as this. Tu esi izraudzīts tieši šim laikam. You are a chosen generation, Tu esi izredzēta cilts, and I'm going to tell you about your first calling. un es gribu pateikt tev par tavu pirmo aicinājumu. You are a chosen generation and a royal priesthood, Tu esi izredzēta paudze, un tu esi ķēnišķīgs priesteris, that you should show forth the praises of God. lai dotu Dievam slavu. Whoa, I guess I'm going to have to read it. Whoa. Izskatās, ka Holy būs jāizlasa. But you are, verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy, everybody say holy. Visi sakam Holy. svēta. Hey guys, you know that angels love that word holy? Vai jūs zināt, ka eņģeļiem patīk vārds svēts? Oh man, we don't have time for that. I gotta go. Mums nav laika. All right. Yes, a holy nation, Svēta tauta. his special people, Viņa īpašums, that you may proclaim lai jūs paustu the praises of him tā varenos darbus un who slavu, called you out of darkness kas jūs ir aicinājis ārā no tumsas, into his marvelous light. savā brīnišķīgajā gaismā. Whoa. So you have been called, Tā kā jūs esat you have been aicināti, chosen, jūs esat you've izredzēti, been set aside jūs esat for a nošķirti special purpose, īpašam nolūkam, and you're going to fulfill that purpose. un jūs piepildīsiet to uzdevumu. Yeah, but as you give God praise, Bet dodot Dievam as you slavu, learn to worship him, mācoties viņu pielūgt, as you learn the word of God, mācoties as vārdu, you speak the word of God, kad tu runā Dievu vārdu. well, hey, you know what happens when you speak the word of God? Ziniet, kas notiek, kad Dievu vārdu mēs runājam? Psalms 103 says that the angels hearken. Psalmā his 103. word. teikts, ka eņģeļi ieklausās tajā viņa vārdā. You have backup. Tev ir aizmugure stipra. When you share the word of God and you use the word of God, the angels come and support you. Tad, kad tu dalies ar Dievu vārdu, tad, kad tu runā Dievu vārdu, eņģeļi nāk un atbalsta tevi. Okay. Labi. There are some evangelists. Ir daži evaņģēlisti. Thank God for the evangelists. Paldies Dievam par How evaņģēlistiem. many of you got saved because somebody witnessed to you? Kurš no jums jaunpiedzim tāpēc, ka kāds jums pasludināja evaņģēliju? Most of you, right? Lielākā daļa, vai ne? Somebody came and told you about Jesus? Kāds atnāca un jums pateica par Jēzu? Somebody carried the word of God to you somehow? Kāds kaut kādā veidā atnesa tev Dievu vārdu? Maybe they read that scripture, he that wins souls is wise. Varbūt viņi izlasīja šo te rakstvietu, tie, kas iemanto dvēseles, tas ir gudrs cilvēks. Maybe they got thinking about what it was like when they didn't know Jesus and they had to go tell somebody. Un varbūt viņi domāja, kā tas bija, kad es nepazinu Jēzu. Es negribu tādā stāvokli, lai cits būtu tādā. Es iešu un stāstīšu. And you were standing there and they shared the love of Jesus, the love of God with you. Un tu stāvēji tur un viņi dalījās ar Dievu mīlestību, ar Dievu mīlestību. And now you're their fruit. Un tu esi viņu auglis. Ooh, hallelujah. Hey, God put you in this earth to be fruitful. Wow. Dievs tevi atsūtīja uz šīs zemes, lai tu būtu auglīgs. Whoa. One of these days we're going to get to heaven Kādu dienu mēs būsim debesīs, and you're going to see the fruit un tu redzēsi augļus. displayed before you. To nokauto, kas ir tavā priekšā. So this preacher,
in America. Ir viens sludinātājs Amerikā. He preached for a very long time in a little church, a little small church. Viņš ilgu laiku sludināja mazā draudzītē, And he got one convert out of all the years of his ministry. un One. visā tajā kalpošanas laikā tikai viens cilvēks jaunpiedzima. But that one convert, he won a guy named Billy Sunday, or Billy Sunday, Un viens no tiem jaunpiedzimušiem bija Billijs Sandejs, who won a guy by the name of Billy Graham. to kurš Jesus. iemantoja jaunpiedzemdēja Billiju Gremu. And the fruit of that, if you guys know Billy Graham, you know it was very fruitful. Un ja jūs pazīstat Billiju Gremu, tad jūs zināt, ka viņš bija ļoti auglīgs kalpotājs. So what do you think that'll look like in heaven? Tad iedomājies, kā tas izskatās debesīs, tas viss. Come on. Jā. Yeah, Jesus said, if you give a glass of water in my name, Jēzus sacīja, ja tu tikai ūdens glāzi iedod manā vārdā, said, I'll keep record of that, es pierakstīšu to, viņš and saka. great shall your reward be in heaven. Un liela būs tava alga debesīs. He that wins souls is wise. Tas, kurš iemanto dvēseles, ir gudrs. Well, I'm not an apostle. Nu, apustulis, Yeah. Well, do you feel a burden for somebody? vai tu izmani nastu Do you par catch kādu? yourself praying for somebody? Vai tu lūdz par kādu? God can send you like he sent the apostle Paul. Dievs var tevi aizsūtīt tāpat kā apustulu Pāvilu. I'm not a prophet, Es neesmu pravietis, but the Lord gives you a word. bet Dievs tev dod vārdu. And what do you do with that word? Un ko tu dari ar to vārdu? You share it. Tu I'm dalies. not an evangelist, Es neesmu evaņģēlists, but I know John 3:16. bet es zinu Jāņa evaņģēlī For God 3:16. so loved the world. Jo Dievs tik ļoti mīl pasauli. It's the only verse I know. Tas ir vienīgais pāns, kur es zinu. It'll be enough. Ar to pietiks. It's the only one I got. I just only have one bullet for my gun. Man ir tikai viena lode šaujamā. Put your right hand up. Pacel savu labo roku. Put your left hand over that line of your wrist. Kreiso pieliec te klāt. Make this motion and this sound. Go. Un uzlādē savu ieroci, uztais skaņu. Jā. One bullet will be enough. Pietiks ar vienu lodi. Yeah, and some pastors Un and daži teachers. mācītāji un daži skolotāji. Most pastors are actually apostolic and they don't recognize it. It's how we, in our culture, we don't always acknowledge that. Lielākā daļa mācītāji patiesībā ir apustuliski. Vienkārši mēs esam tādā kultūrā, ka mēs to neatšķiram bieži vien. The word pastor is only used in this verse. Un mācītājs tāds vārds ir lietots tikai šajā pantā. In Bībelē. the English Bible, anyway, that's the only place you find it. I'm reading it. Katrā ziņā Angļu Bībelē šī ir vienīgā vieta, kur to var atrast. I don't know how many pastors I've met that God sent them to a town. Es nezinu, cik mācītājs es esmu saticis, bet Dievs viņu sūtīja uz konkrētu pilsētu. And where nobody had been able to raise a church or do anything, because they were sent by Jesus, God raised up a great work. Un tā kā Jēzus viņus aizsūtīja uz to pilsētu, kaut arī tur pirms tam neviens nevarēja uztaisīt draudz, tur nekas nevarēja iesākties, tā kā Jēzus aizsūtīja, tur viņi iesāka brīnišķīgi varenu darbu. Okay, and then I am trying to close. Es it kā mēģinu nobeigt. The little boy said to his mom, what does it mean when the pastor says he's closing? Mazs zēns sacīs tētim, tēti, ko tas nozīmē, kad mācītājs saka, ka viņš tūlīt nobeigs dievkalpojumu? She shook her head and said, doesn't mean anything. Viņa teica atbildēja, tas pilnīgi neko nenozīmē. I'm working on it. Es strādāju pie tā, es piestrādāju pie tā. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Paldies, Lord. Tev, kungs. Okay. You have gifts. Tev ir dāvanas. You have gifts. Tev ir dāvanas. And I'm going to ask you to stand if you would. Un es palūkšu tev piecelties, ja tu Thank vēlies. you, Lord. Thank you, Lord. Paldies, Tev, kungs. Thank you, Jesus. Thank you, Paldies, Tev, Jesus. Jēzu. Now,
I'm just going to be honest with you. Es būšu ļoti godīgs. I see signs and wonders. Es redzu zīmes un brīnumus. And I kind of look for what the Lord is doing. Un es meklēju, ko kungs dara. And there's 5 ministry gifts the Bible lists here. Bībelē teikts un uzskaitīts šeit 5 kalpošanas Teacher's dāvanas. the last one. Skolotājs ir pēdējā. But any one of those 5 gifts, Bet jebkura no šīm 5 dāvanām, because Jesus is the author and the Tā- Holy Spirit is the empowerer, tā kā Jēzus ir autors un Svētais Gars ir tas, kas dod spēku to you can move in any of those gifts. darīt, tad tu vari darboties jebkurā kalpošanas Gifts of healing, dāvanā. Dziedināšanas kalpošanās, Miracles, brīnumos, signs and wonders. zīmēs, varenos darbos. I see unusual things from time to time. Reizēm es redzu ļoti neparastas I see lietas. gold dust on people. Reizēm es redzu zelta During putekļus uz worship, cilvēkiem, I'll see pielūgsmes laikā. people's hands begin to look kind of shiny Cilvēku rokas sāk because oil izskatīties comes on their hands. tādas spīdīgas, tādēļ kā eļļa parādās rokās. And sometimes people with their hands out, and that's why I have you put your hands out, Un es tev palūdzu izstiept rokas tādēļ, ka citreiz is that you would receive tu saņem not only the gift that's already in you, to dāvanu, kas jau ir tevī, but the activation of that gift. bet šīs dāvanas iedarbināšana vai aktivizēšana Because you're going to lean into your gift. tu saņem, jo tu vari tai pieglausties klāt. Proverbs says that your gift will make a way for you. Salmam pamācībās teikts, ka dāvana tev atvērs durvis. And you might think to yourself, Un tu pie sevis vari domāt, what gift do I have? I'm a housewife. I stay home with the kids. kāda gan dāvana man varētu būt? Es esmu mājasemniece, es palieku mājās ar bērniem un audzinu viņus. Please hear me. Ieklausies manī, lūdzu. It's the greatest mission field there is. Tas ir vislielākais misijas lauks, kāds vien var You'll būt. teach your children the ways of God. Mācīt bērniem dievceļus. Nothing's greater than that. Nav nekas lielāks par to. So with your hands out, just for a moment, I'm going to pray for you. Tāpēc izstiep savus rokas un uz brīdi es lūkšu par tevi. But during the course of this weekend, Bet šīs nedēļas nogalē, if you begin to feel something in your hands, ja tu sāc just kaut ko savās rokās, I especially want to pray for you. es it īpaši vēlos lūgt par tevi. It might feel unusual, just something that you normally don't feel. Tas var izlikties kaut kas dīvains, nepierasts. But I especially want to pray. But right now, everybody put your hands out. Bet tagad katrs izstiepsim savas rokas. So Holy Spirit, Svētais Gars, it's you that empowers us. tu esi tas, kas mums dod spēku. You empower us for a good work. Tu sagatavo mūs labiem darbiem. You empower us to bring heaven to earth. Tu sagatavo mūs, lai debesis varētu nonākt uz zemes. Lord, I speak over this congregation now. Kungs, es lūdzu par šo draudzi. And I say, come, Holy Spirit. Un es saku, nāc, Svētais Gars. Begin to activate every gift. Sāc aktivizēt katru dāvanu. Begin to stir up every gift. Sāc ierosināt katru dāvanu. I ask you for dreams and visions, Es lūdzu par sapņiem un redzējumiem, supernatural abilities, pārdabiskām spējām, the gift of teachers, skolotāju dāvanu, the gift of prophecy, praviešu dāvanu, the gift of the apostles to transform, apustuļu dāvanu pārmainīt, pārveidot, and the gift of the evangelist to speak. evaņģēlis dāvanu runāt. Lord, I bless this congregation. Kungs, es svētīšu šo draudzi. I bless them in the name of the Son of God, Es svētīju viņus Dieva dēla vārdā, in the name of Jesus. Jēzus vārdā. Empower us Dari mūs sagatavots for your service. tavam kalpošanas And your darbam glory. un tavai godībai. And let the church say together, Un lai draudzi saka kopā, Amen. Amen. All right. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Paldies! Vēlās saņemt lūgšanu, tad aizlūgšanu, tad jūs droši varat nākt. Ja? Ja? Nu, pasak to. Es netulkošu. Nu, tu kaut ko saņēmi? Ты что-то получил?
Ja tu netiec nākošajās dienās, Если ты un не tu vēlies, lai можешь aizlūdz par прийти и tevi, хочешь, чтобы ja arī помолились īpaši tu за kaut ko тебя, sajūti, nāc šeit, lai viņš Priходи aizlūdz сюда. par tevi. Nebaidies, viņš чтобы nav он slims, помолился. Он viņš ir не больной, vesels, dzīves priecīgs. Covid nedabūs, не bet svētības получишь noteikti COVID, dabūs. но благословение получишь. Amen. Jā, tiešām. Да. Jums visiem viss kārtībā? Вам всё в порядке? Tad es pirmais iešu. Тогда я первый пойду.